Mamma Kristū. Podkāsts, kurā tev, mammu, ir iespēja iedvesmoties no citām māmiņām, kuras savu dzīvi cenšas apslēpt Kristū. Jēzus ir teicis: Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tas atrodams Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 5. pantā. Iespējams, arī tu kā mamma esi jutusies tā, ka nenieka nespēj darīt. Tāpēc šeit, podkāstā, mēs kopīgi centīsimies mācīties un saprast, kā tas ir palikt Kristū, jo tad viņš mums apsola, ka mēs nesīsim daudz augļu, gan dzīvē, gan raksturā, gan arī savu bērnu audzināšanā. Šis podkāsts nav mācību grāmata. Aicinātās mammas nav perfektās mammas ar perfektajiem bērniem. Šis podkāsts Dieva žēlastībā ir veidots, lai tevi iedrošinātu ikdienas staigāt dzīvā sadraudzībā ar debesu Tēvu. Viņš, vislabākais vecāks visos laikmetos, nav atstājis mūs bez padoma, kā audzināt savus bērnus. Šodien pasaulē arvien vairāk redzams zīmes, ka Jēzus atnākšana tuvojas straujiem soļiem. Šis ir nopietns laiks, kurā dzīvojam mēs un mūsu bērni, un mums kopā ir jāsagatavo savas ģimenes un apkārtējie ļaudis Jēzus otrajai atnākšanai. Tāpēc kopā aplūkosim Dieva dotos padomus gan Bībelē, gan caur Dieva pravieti Elenu Vaitu. Pirmajā sezonā ir apkopoti temati un citāti no grāmatas Bērna vadonis pirmajām 30 nodaļām. Mēs ticam un lūdzam, ka gan šie padomi, gan mammu līdzdalītā pieredze, kā tos praktiski īstenot dzīvē un kā turēties pie Jēzus mīlošās, saprotošās rokas, tevi, mammu, stiprina. Sveiciens ik katrai mammai, kura mūs šobrīd klausās. Šodien esam kopā podkāsta Mamma Kristū pirmajā epizodē. Un tāpēc es iepazīstināšu jūs nedaudz ar to, kas mūs sagaida. Katra epizode sastāv no 3 galvenajām daļām. Pirmā daļa – mamma mammai, otrā daļa – mammu, kā tu spēj, un trešā daļa – mammas manna. Pirmajā daļā mūsu ielūgtā mamma dalīsies ar kādu atziņu, domu, praktisku padomu vai ko citu, kas arī varētu noderēt citai mammai, kā mamma mammai tādu vēlējumu. Otrajā daļā mēs dzirdēsim arī mammas stāstu liecību par to, kā viņa ikdienā spēj un cenšas palikt Kristū. Un trešajā daļā mēs izlozēsim vienu no konkrētās tēmas citātiem no grāmatas Bērna vadonis un kopīgi par tiem parunāsimies, kas tajā teikts, un pats galvenais mēģināsim arī saprast, kā to pielietot praktiski šodien ar saviem bērniem. Es esmu Emīlija, un šodien ar mani kopā ir mamma Ilze. Labdien, Emīlija! Labdien, mīļās māmiņas! Priecājos tiešām, ka esi te no sirds. Un iesākumā pielūgsim debes Tēvu. Mūsu dārgais debes Tēvs, pateicamies, ka varam pie Tevis nākt, ka Tu dod mums šo augsto privilēģiju, ka varam saukt Tevi par mūsu Tēvu debesīs. Pateicamies, Kungs, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu uz šo pasauli un ka viņš atklāja, kāds esi Tu un kāds viņš ir, un ka šie stāsti ir pilni ar cerību. Pateicība un slava Tev, Kungs, ka Jēzus uz šīs zemes esot arī pievērsās mātēm, sievietēm, un ka saticis samarieti, viņš arī tai deva apsolījumu, kas ir arī dārgs apsolījums arī mums katram un katrai šodien. Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps, bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu piepildi šo skaisto apsolījumu arī šodien, šajā laikā, ko runāsim, lai Tu mūs katru padzirdi un pabaro mūsu dvēseles kā labais gants, un par to Tev jau tagad pateicamies. Un pateicamies par Tavu svēto garu, ko Tu dāvini, un ka Tu arī vadi mūsu domas un vārdus. Par to, lai visu Tev ir gods un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Pirms sāksim runāt par visām
ikdienas mammas lietām, gribu lūgt, lai tu iepazīstini ar sevi. Kas par mammu tu esi? Kādi tev ir bērni? Cik jau lieli tie ir? Jā. Jā, Dievs ir mūsu ģimeni svētījis ar 4 mums ļoti dārgiem bērniem. Un esmu tajā mammu periodā, kad bērni ir pieauguši. Un tas ir noticis tik ātri un īstenībā tik negaidīti šī situācija. Bet pastāstīšu tad, cik jau pieauguši ir mūsu bērni. Tātad vecākajai meitai ir 34 gadi, dēlam ir 33 gadi, jaunākā meitiņa tikko nosvinēja 30 gadus, un mūsu jaunākajam dēlam ir 20 gadi. Un tie ir tādi abrīnojami cipari, kuri šķiet pa kuru laiku. Jā, Dievs ir devis mums tādu īpašu līdzsvaru, 2 meitas, 2 dēli. Un jāsaka, ka par katru no viņiem ir ļoti īpašs stāsts, kā viņi ienāca dzīvē, kā viņi ienāca ģimenē. Un jā, tie droši vien būtu atkal kāds cits raidījums. Jā. Bet tavā lūkšanā, Emīlija, es pieķēros vārdam cerība. Un cerība ir tā, kas ir izvedusi cauri visiem šiem gadiem un ļāvusi to piedzīvot, kad mamma piedzimst reizē ar bērniņu. Pat Dievs to ir tik brīnišķīgi iekārtojis, ka arī šie 9 mēneši, šis ir laiks, kad Dievs sagatavo jaunu sievieti, nepiedzīvojušu, nepieredzējuši, pilnīgi jaunai pieredzei, jaunai lomai, jaunam uzdevumam, visas dzīves uzdevumam. Un Dievs ir tik labs, ka tas nenotiek vienā mirklī dabīgi, tas notiek gatavojoties 9 mēnešus. Un arī, kad bērniņš piedzimst, viņš iet cauri pakāpeniski, tieši tāpat kā stādiņš, solīti pa solītim, attīstās un aug, un tieši tāpat attīstās un aug mamma. Un kas ir pats jaukākais visā šajā mūsu kopdarbībā, kad es gatavojoties atradu savu vietu un savu uzdevumu, savu bērnu dzīvē šobrīd, kad viņiem ir no 30 līdz 20 gadiem. Un par to varbūt mēs mazliet vēlāk varēsim vēl parunāt. Bet tā doma, kas ir, ko es vēlētos līdzdalīt, piedzīvojot un augot kopā ar bērniem, ejot cauri viņu tam, kā viņi veidojās, viņu pieredzēm, viņu izvēlēm, viņu nobriešanai, es varu tiešām apliecināt, ka visam pāri ir bijušas mūžīgās rokas, kuras visos notikumos, visos brīžos cīnās par bērnu fizisko, garīgo, emocionālo un pats galvenais mūžīgo dzīvību un dzīvi. Un Dieva apsolījums, ko viņš ir devis Jesajas 49. nodaļā, es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem un es pats izglābšu tavus bērnus. Un visa miesa, visa cilvēce redzēs, ka es esmu tas kungs, es esmu tavs glābējs un pestītājs, Jēkaba varenais. Tiešām tur var tikai teikt jā un āmen, Dievs ir uzticams, viņš to ir darījis. Slavu Dievam, jā. Paldies, ka arī dalījies ar šo vārdu cerība. Tā ir ļoti svarīga, vai ne? Jebkurā posmā, kur mamma ir. Cik liels ir tas bērniņš, gan pie maziem bērniņiem savas grūtības, gan pie lielākiem, gan pie pusauģu gadiem noteikti, arī jaunībā savu izaicinājumu, bet šis vārds cerība, tas ļoti
stiprinoši, jā, un slavu debes Tēvam, viņš ir tik labs, vai ne, ka viņa rokas ir pāri tiešām. Pavisam īsi varu varbūt tā pieskarties tādiem īsiem momentiem, kur atklājās šīs Dieva īpašās rūpes. Sākot jau ar bērniņa pirmo brīdi, kad tu apzinies, ka tu gaidi bērniņu, ir bijuši tādi pārdzīvojumi, kad var arī bērniņu pazaudēt. Un jā, arī dažādas problēmas, kaut vai reizes negatīvs tāds fakts, ar kuru mamām dažkārt nākās saskarties, un tas ir ļoti izaicinoši. Jā. Un tajā brīdī saprast, ka no paša sākuma bērniņš ir Dieva rokā, un katru rītu, kad tu pamosties, un tava sirds ir nemiera pilna un bailīga, vai Dievs vēl dos, vai būs, tu vienkārši ieliec to viņa rokā. Arī tad, kad bērniņš piedzimst, ir bijis tāds piedzīvojums, ka viņš smagi saslimst un nokļūst reanimācijā, cīnās par dzīvību, tur, kur arī kādi bērni nomira, dažādi piedzīvojumi. Un atkal Dievs ir tik labs un īpaši arī piedzīvots lūgšanu, draudzes aizlūgšanu spēks un palīdzība. Un arī tad, kad viņi pieaug un kļūst lielāki, un kad viņi izdara kādas izvēles, kas nešķiet tās labākās. Tur tiešām ir tik ļoti tas vārds cerība, uzticēšanās, ka Dievs, ka Viņš, un ka tu vari kaut vai sēžot uz grīdas skaļi saukt, lai Viņš iejaucās un lai Viņš nāk palīgā. Un Dievs nāk, Viņš tiešām nāk. Jā, un arī īpaši tās mammas gribu iedrošināt, kuras ir izšķīrušās kļūt par auģu mamām. Jo mūsu jaunākais dēls ienāca mūsu ģimenē, kad viņam bija 1 un 8 mēneši. Un maijā viņam būs 21 gads, un joprojām piedzīvoja, ka Dievs savu apsolījumu to, par kuru viņš man deva kādā īpašā naktī, kad asaras nebija apturamas, un es sapratu, ir jāceļās un jāatver Bībeli, jo pavadīt laiku tas nedod nav nekāda rezultāta. Un Dievs deva kādu ļoti īpašu apsolījumu konkrēti par viņu, un līdz šai dienai es redzu, kā Dievs turpina viņu piepildīt, un es ticu, ka Dievs viņu piepildīs līdz savai atnākšanas dienai, tā kā viņš ir teicis, labo darbu iesācis, viņš pabeigs. Āmen, jā. Tas ir ļoti skaisti. Paldies, ka iedrošināji. Jā, man tikko arī viena māmiņa dalījās, viņa teica, viņa ir tieši pirmajās burtiski nedēļās, un tur arī ir visādi riski, un viņa saka, bet man ir tāda pārliecība, es tā kā pilnīgi iztēlojos, ka tur ir tās debes Tēva rokas, kas ap to manu mazo centimetru bēbīti ir, vai ne? Un tas sākot ar to, beidzot ar to, ko tu stāsti, jā. Tā ir liela vērtība, ka tu vari jau no tāda erga lidojuma uz to paskatīties, kur citas mammas vēl ir sākumā, un tā ir tāda cerība tiešām, ka tā var būt, vai ne? Tā kā jā, pilnīgi noteikti. Jā. Tu jau daudz īstenībā padalījies kā mamma mammai un iedrošināji, bet varbūt tev ir vēl kaut kas tev pašai ir bijis, kāda doma. Šī cerība, tas jau patiesībā ir daudz, bet varbūt ir vēl kaut kas tīri vai praktisks kāds padoms vai jebkas, kas tev ir palīdzējis un ko tu domā, ka kādai citai mammai arī tas būtu noderīgi. Atskatoties atpakaļ, es redzu, cik ļoti Dievs laipni ir gatavojis arī mani kļūt par mammu. Un gribu iedrošināt arī jaunas meitenes, kuras pat vēl varbūt nav precējušās, bet kuras krāj tās dārgās vērtības, kas viņām dzīvē noderēs. Un vakar es tā pārdomāju un sapratu, ka Dievs tiešām to ir lietojis arī man par svētību kā mammai. Pienāca jaunībā tāds laiks, kad mēs kopīgi, toreiz jaunieši, mācījāmies grāmatu audzināšanu.
Mēs studējām viņu kopā, pārunājām, dalījāmies, meklējām. Un man šķiet, ka tas bija tāds pirmais pamats, kas ielika saprašanu par to, ka Dievs ir visas gudrības un padomu avots, ka viņš ir ģimenes autors, ka viņš ir audzināšanas autors. Tad vēl bija tāds īpašs ieguvums no šī jaunības laika, kad Dieva žēlstībā izveidojās ieradums katru rītu stundu lasīt Bībeli un sarunāties ar Dievu. Un neiziet no mājas, vienalga vai tas bija pusdienas laiks vai pēcpusdiena, nedodoties īpašā lūkšanā. Varbūt tā nebija gara lūkšana, bet pirms iziešanas no mājas pielūgt. Un tad bija arī vēl tādi pavisam, toreiz likās, ar to galīgi nesaistīti tādi ieradumi, kā skriet no rīta un iet augstā dušā. Un tikai tagad es saprotu, ka tas bija tāds ieguldījums, ko vēlāk Dievs arī man pašai to nemaz nezinot lietoja. Un tas varbūt ir tāds no tiem pamatiem, kas bija ļoti labs, un es pilnīgi ticu, ka katrai mammai, katrai jaunai sievietei Dievs dod līdzi šo savu svētību un labo ieradumu tādu bagāžu, uz ko viņai būvēt tālāk savu mammas dzīvi. Jā, tāda kā pūra lāde. Jā. Ar ieradumiem, jā, tiešām, un pat nenojaušot, kā tu saki, vai ne? Jā, un tā tikai vēlāk tagad atskatoties, tas ir tiešām jau 35, 6 gadus atpakaļ. Liekas, kā Dievs to varēja un kā viņš spēja to lietot, bet viņš tiešām to ir lietojis. Bet viena no ļoti dārgām domām, ar ko vēlos dalīties, ir kāds citāts no Elēnas Vaitas. Un to esmu pierakstījusi tad, kad es vēl nebiju mamma. Un tas ir šāds. Nedomājiet, ka kristīgā pieredze jums iekritīs klēpī pati no sevis. Ja jūs apņematies veikt kaut ko sirdī tuvu, tad taču nepadodieties grūtībām, bet mēģiniet vēl un vēl. Un audzinot bērniņus, tas ir tik ļoti labs bijis. Nepadoties, kaut arī ir daudz izaicinājumu. Šobrīd pat grūti pateikt, kurā periodā ir grūtāk. Man šķiet, ka nav tāda perioda, kad ir grūtāk. Visi periodi ir vienādi grūti. Sākot ar to, ka bērniņš piedzimst, un tu esi pilnīgi jaunā pasaulē, un tu vairs neesi pati sev. Tu dzīvo, elpo, jūti tikai viņam. Un tu piederi viņam. Un tālāk jau, kad bērniņi aug, un kad ir vairāk bērniņu ģimenē, un kad viņi veidojās par brīnišķīgām, patstāvīgām personībām ar izteiktu, stingru raksturu, kas izpaužās kā strīdēšanās, un mans un es. Jā, arī tas ir milzīgi izaicinošs laiks un tāds pilnīgs neziņas laiks. Dievs, ko tagad ar to darīt? Un nerunājot tālāk par to, kad nāk viena krīze, un tad ir atkal nākošā krīze, 3-gadnieka, un tad ir 7-gadnieka, un tad ir 10-gadnieka, un tad jau ir agrais pusauģu vecums un pusauģu vecums, un tad ir jaunības laiks, un šķiet, ka tas viss notiek ātrāk, un mamma un tētis ir vienkārši tā kā ar ievilkuši elpu, un ko tagad tālāk. Bet Dievs ir labs, ka viņš mūs audzinā reizē ar bērniem, ka mēs ar viņiem reizē nobriestam. Un tātad šī viena doma ir tā, ka nepadoties, bet mēģināt vēl un vēl. Un tad manai sirdī ir kāda dārga rakstu vieta, arī tā ir liecība,
kuru gan nevienmēr es esmu pilnībā ievērojusi. Un tā ir brīnišķīga. Un tas ir arī šīs brīnišķīgās mammas padoms. Kopīgās ģimenes lūgšanās ar un par mūsu bērniem ir liels spēks un svētība. Kad mani bērni ir izdarījuši kaut ko nepareizi, un es esmu par to ar viņiem laipni runājusi un lūgusi, es nekad neesmu atradusi par vajadzīgu viņus vēl sodīt. Viņu sirsniņas kusa no jūtīguma svētā gara priekšā, kas nāca kā atbildi uz lūgšanu. Tas ir no grāmatas bērnu audzināšana, un to saka šī brīnišķīgā mamma Elēna Vaite. Dieva gara iedvesmota. Jā, paldies. Ir daudz ko pārdomāt, arī šajā jau citātā. Laipni runājusi ar bērnu un lūgusi. Kaut kur dzirdējām tādu līdzību, ja var tā teikt, un man zēniem arī viņi patīk, ka viņi saliek rociņas, tad viņi saka tā, viena rociņa ir Dieva spēks, un otra rociņa ir mūsu pūles un mūsu spēks. Un es domāju, tas šeit visur parādās, vai ne? Kad ar vienu rociņu tu nevari pietikt ar tikai tavām pūlēm, bet atkal no otras puses tikai lūgt un visu palaist, tas arī nedos to, tāpēc neatlaisties un turēties pie debes Tēva rokas. Paldies par jau atziņām līdz šim. Un dosimies tālāk pie mūsu otrās daļas, kas jau arī, kurai patiesībā tu pieskāries, un arī es saprotu tā, ka viss ir ļoti saistīts, vai ne? Nevar tā mēs nošķirt mana garīgā dzīve, mana ikdiena, vai ne? Tas viss ir kopā. Tāpēc, šī otrā daļa, viņas moto tika atrasts Filipiešiem 4. nodaļā, 13. pantā, kur stāv rakstīts, es visu spēju Kristus spēkā, kas mani dara stipru. Un tā ir arī patiesība. Un mēs kā mammas arī vēlamies spēt visu, ar ko vien mums būs jāsastopas ikdienā, bet šis jautājums ir kā ikdienā tvērties pie Kristus spēka. Varbūt ir kādi praktiski soļi. Mēs zinām, protams, lūgt un lasīt, bet reizēm kā mammām ir maz šī laika vai mazāk dažādos dzīves posmos. Un tāpēc šis jautājums ir tiešām aktuāls mammu, kā tu spēj saņemt šo brīnišķīgo Kristus spēku ikdienai. Varbūt Ilze to arī var lūdzu padalīties, kā ir tagad. Varbūt tu atceries kaut ko, kā bija, kad bērni bija vēl mazāki. Kā tu spēj palikt Kristu un saņemt viņa spēku? Tas vienīgais avots, kas dod mums spēku, tas ir Dieva vārds, pārdomas, piedzīvotais, redzēt to un arī kaut uz mirkli apstāties un sajust Dievu klātbūtni, kad viņš ir klātesošs. Un tad, kad bērni bija maziņi, pašā sākumā varbūt ir ļoti, ļoti grūti. Iedomājies, mamma dzemdību nodaļā, viņa varbūt naktī dzemdējusi bērniņu un ir pienācis nākošais rīts, un tur ir tūlīt barošana un dakteris un bērnu dakteris un problēmas tagad ar barošanu un kā tas viss ir, un tad pienāk mirklis, kad liekas, ka bērniņš vispār nemaz nepārtraucēs, viņš tikai ēd un kurā vietā tur ir lūgšana un prāts ir tik ļoti pārņemts un tas uztraukums un pārdzīvojums ir ļoti, ļoti dziļš, bet pilnīgi droši var sacīt, tu esi Dieva rokās, vienkārši krīti, ļaujies. Tajā brīdī Dievs ir par tevi, mīļā mamma, nomodā, viņš zina, ko tu pārdzīvo, un viņš ir tas, kurš sadarbojās, kurš māca, kurš palīdz, kurš atsūta īstos cilvēkus īstajā brīdī un iedod padomu, kad rodās sarežģījumi, jo sarežģījumi tur rodās ik uz soļa. Lūk, un tad jau, kad ir mājās mamma ar mazulīti, tad viņai pie visām rūpēm paēdināt viņu, lai viņš iemācīties viņu
saprast, ko viņš saka un ko viņš vēlās un kāpēc viņš raud un kas viņam kaiš. Tur vēl nāk klāt parasti arī tas, ka, bet taču mājā putekļi un grīda un ēst un ir labi, ja ir kādas labas, laipnas rokas, un tas ir labs padoms, kad pirmās 2-3 nedēļas vajag mammai palīdzēt un vajag būt viņai blakus un vajag dot viņai šo mirklīt atelpas, paņemt bēbīti, pašūpot, lai viņa izguļās kaut vai pusstundiņu, kaut vai stundiņu diennaktī. Un tad, kad viņa pamodīsies, tad arī viņas sirsniņā būs pateicība debes tēvam un tā būs arī tāda apzināta jau pievēršanās. Bet tad iet laiks un tad bērniņi paaugās un rodās vainas apziņa. Rodās liela vainas apziņa. Debes tēvs taču vispārībā neveltu tev nemaz laiku. Es kad esmu lasījusi, kad es esmu, protams, ja abi ģimenē vīrs un sieva, mamma un tētis ir Dieva bērni, viņi kopā lūdz. Bet mammai vajag arī savu lūkšanu un savu sarunu ar debes tēvu un savu tādu mieru. Un arī man bija šis pārdzīvojums un vainas apziņa. Un tad es atradu šos brīnišķīgos Bībeles vārdus šeit pa drusciņai un tur pa drusciņai. Un pamazām es to tiešām mācījos un apguvu. Un tas izpaužās tā, kad no rīta pamostoties tu vari atvērt, tad, kad bērniņi māca pa to periodu, šobrīd runāju, tu vari atvērt savu Bībeli, un ja viņi ir tik lieli, ka viņi var paši nosēdēt, tad viņi var paņemt savu mazo sarkano bērnu bībelīti un arī skatīties bildes, un tajā brīdī es varu izlasīt dažus pantus no Dāvida psalmiem, no evaņģēlijiem, no kādas sev dārgas Bībeles grāmatas. Un varu Dievam pateikt īsu rīta lūkšanu, un tad celties un doties. Un tad atkal, ja ar bērniņu lēnām staigā, vasaras vai tādā siltākā laikā, tad iemācījos, ka var arī lasīt, staigājot ar ratiņiem pa līdzenu vietu, kur nav nekādu mašīnu un krustojumu. Vai arī bērniņu midzinot ratos, un atkal tu vari vienkārši kādu rakstu vietu un pārdomāt viņu. Un tad, kad ir ļoti maz šis laiciņš, tad Dievs dod tā, ka no katras tās reizes kāds vārds īpaši uzrunā, un tu vari viņu pārdomāt un pārdomāt. Tālākajos dzīves periodos ir bijis tāda pieredze, kad ir ļoti sarežģīti apstākļi, ir grūti. Kā izdzīvot kā mammai, kā sievai, kā Dieva meitai. Un tad es atradu priekš sevis ļoti brīnišķīgu risinājumu. Es izrakstīju rakstu vietas vai arī šos īsos konkrētos liecību fragmentus uz mazām līmlapiņām, un man tajā laikā virtuvē bija tāda ērta siena, kur es varēju viņas visas salipināt, un dienas gaitā ejot, es pie viņām apstājos un viņas atkārtoju, jo tas bija vienīgais veids, kā izdzīvot un palikt priecīgai apstākļos, kad prieks likās bēg. Un šobrīd, atskatoties atpakaļ, atceroties, ka tas bija grūts laiks, var teikt, ka tas bija viens no vissvētīgākajiem, visbrīnišķīgākajiem laikiem, kas man deva šo pieredzi. Un vēlāk, kad jau kļūst bērni patstāvīgāki un atbrīvojās vairāk laiks, man ļoti vēl joprojām ir dārgi brīži, kad es varu rakstīt lūkšanu, konkrēti šodien savu lūkšanu, savu aizlūkšanu, kad es varu izrakstīt no rītsveiciena, no Dieva vārda, no praviešu gara,
kādas domas, kas man ir tik ļoti garīgai dzīvībai svētīgas un svarīgas, ka es viņas labprāt mācos no galvas, un tad viņas nepazūd, tad viņas vairs nepazūd. Jā, es kaut kur lasīju arī praviešu garā padomu. Lasiet to teikumu, domājiet par to tik ilgi, līdz tā kļūst jūsu doma. Un te ir tiešām tas, ko tu teici, vai ne? Jā, un arī, kad tu stāstīji par to grūtāko periodu, un tas, ko tu centies Dieva žēlstībā arī darīt, un viņa gara pamudināta man atgādināja par Pēteri, kurš slīka, un kā viņš sauc uz kungu, un viņš izstiep to roku, un Jēzus nekad neatraida, nekad. Viņš saka, neviens, kas nāk pie manis, to es nemūžam neatstumšu, vai ne? Jā, debes Tēvs gaida tikai to mūsu saucienu pareizi. Tā kā jā, paldies, ka padalījies ar daļiņu no savas sirds. Tas ir bijis par svētību noteikti arī tām, kas klausās, jo jau man. Tā kā jā. Esam nonākuši pie pēdējās sadaļas. Jā, pēdējā sadaļa ar nosaukumu Mammas manna. Un kā mēs zinām un atceramies, Vecajā derībā ir stāsts par to, kā Dievs vadīja Izraēlu tautu cauri tuksnesim ceļā uz apsolīto zemi. Un patiesībā es tikai tā vēlāk pati atskārtu, ka 40 gadus katru dienu viņš no debesīm deva mannu. Tas ir brīnišķīgi, un arī šodien mēs esam ceļā uz apsolīto zemi un vairs nav tālu. Un arī šodien Dieva vārds ir šī manna, vai ne, kas nāk no debesīm, un tā ir mūsu dzīvība, kā arī tu dalījies ar savu ikdienu. Un šīs daļas moto meklējams 119. psalmā, 103. pantā, kur Dāvids saka, cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām. Un medus patiešām ir ārkārtīgi salds un gards, mūsu ģimenei iecienīts, jāstāv augstu tai burkai, bet Dieva vārdi padomi ir vēl saldāki mūsu sirdī. Un jā, tas attiecas, protams, mēs zinām ne tikai uz Dieva vārdu, bet arī uz viņa garu vēlākajos gados, kas arī Ielienas Vaitas darbos atklājās. Un šodienas temats mums ir, kā būt par labiem vecākiem. Tas ir ļoti liels temats, ļoti tāds, ko mēs visi ilgojamies zināt, jebkurā brīdī, kurā mēs esam. Droši vien uzdotam šo jautājumu, un droši vien, ka neviens, vismaz kuram pašam ir savi bērni, nevar atbildēt uz šo jautājumu tā vienkārši. Bet jā, šodien arī centīsimies izpētīt to, ko Dievs caur savu vārdu un arī caur Elenu Vaitu ir atklājis mums. Un arī dalīsimies ar to pieredzi, kā mēs varbūt to esam centušās ieviest, bet tāpēc arī gribējām izlasīt pirms tam kādu padomu, kas arī ir no Elenas Vaitas darbiem, kur ir rakstīts tā par bērnu audzināšanu. Visu nevar vienādi pielāgot katras mātes apstākļiem vai katra bērna īpašiem raksturam un temperamentam. Lai māte uzmanīgi izpēta citu pieredzi, atzīmē atšķirības starp viņu un savām metodēm, un tad rūpīgi pārbauda tos ieteikumus, kas patiešām liekas vērtīgi. Un to mēs tiešām novēlam arī tev, mammu, kura šobrīd klausies, izpēti dzirdēto pieredzi, atrod atšķirības un tad pārbaudi un ar lūkšanām arī saproti, kas der tieši jūsu ģimenes gadījumam. Bet tā kā citātu mums te bļodiņā ir ļoti daudz, mēs tos visus nevarēsim paspēt izlasīt, pārrunāt, bet tu, māmu, kas klausies, tos visus vari lejupielādēt un arī mierīgi pārlasīt, pasvītrot, pārrakstīt, kā mēs runājām, bet mēs šoreiz tad izlozēsim, sāksim ar vienu citātu, ko kopīgi pārrunāsim. Jā. Tātad. Ja vecāki nesaņemas un neierobežo sevi, lai kļūtu par gudriem un drošiem kristīgiem skolotājiem, tad viņu durvju priekšā ir grēks. Jā, ja vecāki nesaņemas un neierobežo sevi, tas gandrīz sasaucās ar to citātu, par kuru sacīju pašā sākumā. Ja
apņematies veikt kaut ko sirdī tuvu, tad nepadodaties grūtībām, bet mēģiniet vēl un vēl. Un varu teikt, ka nākās daudzreiz piedzīvot to, ka Dievs atklāja, cik tu pats esi nespēcīgs. Visgrūtāk mammai ir tad, kad viņa ilgāku laiku paliek viena ar savu bērniņu vai bērniņiem, un kad šķiet, kad nav nekādas iedvesmas, nav iespēja varbūt satikties ar draugiem, ar citām mamām, un tad tāda pirmā viešņa ir grūtsirdība. Un ir arī tāds viens ļoti man dārgs pamudinājums, kad cīnīties pret grūtsirdību ir tāds pats pienākums kā lūkšana. Es viņu mazliet neprecīzi šobrīd pasaku, bet tā doma priekš manis ir tāda, ka cīnīties pret grūtsirdību tas ir pienākums. Jā, arī saņemties un ierobežot sevi. Jā, man nāk prātā, tā liekas varbūt kaut kā tā netaisnīga vai kaut kā, kā ierobežot sevi vai ne, kā tik skarbi vai kā. Bet Jēzus jau arī sacīja Lūkas evaņģēlija 9. nodaļā 23. pantā, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliedz sevi, ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ. Un citu vietu, es arī neprecīzi, bet viņš saka, ka kalps nav lielāks par savu kungu, vai ne? Un kā Kristus dzīvoja, kādu dzīvi viņš dzīvoja, gan kā bērns. Mēs ar zēniem citreiz pārunājam, ka viņš savas pusdienas pat atdeva kādam vai netraukumcietēm kā bērns. Un tas ir ārkārtīgi aizkustinoši, kā Kristus, debesu kungs, aizliedz sevi. Un jo vairāk, tā kā arī tu teici, mēs pavadam laiku viņa vārdā, jo vairāk mēs viņu ieraugam, jo vairāk mēs saskatām, ko nozīmē aizliegt sevi un cik tas ir tomēr svarīgi. Jā. Tu, Emīlija, atklāji no savas ģimenes kādu ļoti jauku lietu, kad jūs ar zēniem kopā daudz runājat par to, kāds ir Jēzus. Un īstenībā tas ir vislabākais veids, kā izkļūt no grūtsirdības un atrast prieku kopā ar bērniem. Un jā, Jēzus paraugs, un jo vairāk mēs domājam par viņu un novēršam skatu no sevis, jo mums arī vieglāk kļūst. Jā, tā skaistā dziesma pacēl acis uz Jēzu, vai ne? Jā. Tā ir ļoti vērtīga. Tā ir tiešām. Jā, un šajā citātā man arī liekas, ir tāds brīdinājums, vai ne? Jo mēs jau gribam būt gudri un droši kristīgi skolotāji, bet ja mēs nesaņemsimies, neierobežosim, teiksim tā, padosimies, kā teica, tā grūtsirdībai, nomāktībai, tad ir rakstīts, tad viņu durvju priekšā ir grēks, vai ne? Un ir viens, kurš to vien gaida. Jā, tā uzbrukt. Ir. Bet arī tā kā Dievs sacīja Kainam, un tavā priekšā ir grēks, un tajā brīdī ir izvēle tieši cilvēkam. Tā. Un es tomēr gribu ļoti iedrošināt mammas, lai viņas nebēdājās, jo arī manā dzīvē ir bijuši grūtsirdības brīži, un tie ir tie, kuri varbūt kuri ir visvairāk žēl, un kad liekas, vajadzēja citādāk un vajadzēja vairāk prieku, jo jā, tas noteikti bērniem arī ir grūti, ja mamma ir saskumusi. Bet mēs dzīvojam vēl uz šīs zemes un esam šajā realitātē, un dažkārt ir arī tādi apstākļi, kas patiešām ir nepārvarami un reāli, un Dievam ir cerība priekš mamām, kuras ir saskumušas. Viņš viņas ļoti mīl, viņš ieskauj viņas savās rokās, un arī ļoti dziedinoši ir tas, ka Dievs atļauj mums būt tādām, kādas mēs esam, bet viņš mūs neatstāja tur, kur mēs esam. Viņš mūs vada no tā laukā soli pa solim un atkal iededz kādu jaunu cerības zvaigzni, uz kuru skatīties un tiekties, un Dievs samīļo. Jā, slavu Dievam par to, vai ne? Tiešām. Jā. Es domāju, mums ir laiks vēl vienu. Šoreiz tas būs garāks. Labi.
Bērni un jaunieši gūst labumu no tā, ja viņiem uzticas. Daudziem, pat maziem bērniem, ir augstas goda jūtas. Visi vēlas, lai pret viņiem izturas ar paļāvību un cieņu, un tās ir viņu tiesības. Viņiem nevajadzētu likt domāt, ka viņi nevar iet un nākt bez uzraudzības. Aizdomas demoralizē, radot tieši tos ļaunumus, kurus tās cenšas novērst. Lieciet jauniešiem sajust, ka viņiem uzticaties, un tikai daži necentīsies pierādīt, ka ir šīs uzticības vērti. Man ļoti patīk šis, arī gatavojoties šis fragments, man likās vienkārši brīnišķīgs. Viņš ir tāds, viņā ir tāda krāsa iekšā un tāds spilgtums un tāds kaut kas tik jauns, par ko es varbūt tā intuitīvi tikai audzinot bērnus domāju un nojautu, jo šī grāmata, kuru mēs esam kopā lasījušies, Bērna vadonis, iznāca tad, kad mani bērni jau bija lielajos pusauģu gados, respektīvi viņi tika iztulkot latviešu valodā. Jā. Un tā kā es skolā mācījos vācu valodu, tad angļu valoda man nebija pieejama, kaut gan, protams, angļu valodā lasošām mamām viņa bija pieejama. Nu, lūk, tātad, kas man likās šajā citātā, jau ar šīs dienas acīm skatoties, un ko es varu pilnīgi apliecināt, un tā ir liela mammas cīņa, it sevišķi tām mamām, kurām ir vēlēšanās būt perfektām, un perfekcionisms tā nav laba lieta, varu tikai to teikt. Bet tas nozīmē, ka mēs tiecamies pēc pilnības, un vienīgais pilnīgais ir Dievs, un mēs tā tad varam tiekties uz viņu un mācīties no viņa, kā viņš pret mums izturās. Un šis teikums aizdomas demoralizē, radot tieši tos ļaunumus, kurus tās cenšas novērst. Un itin bieži bērniem pieaugot, un kad viņi kļūst no jaunākiem, pusauģiem, teiksim, 10, 11 gadi, jau 13, 12, 13, ir labs padoms viņu robežas paplašināt, uzticības robežas, atļaut viņiem vairāk un tiešām nekontrolēt tik ļoti vairs viņu iziešanu un ieiešanu, bet uzticēt un uzticēties. Un šī ir lieta, kuru es varu tikai novēlēt mamām, kuras audzina savus bērnus. Tiešām iemācieties bērniem uzticēties. Tā ir skola, kurā es joprojām mācos. Un tas, ko varu arī atklāt, kas bija tas, ko jaunu priekš sevis, šos visus brīnišķīgos citātus lasot, atradu, ka bērnu audzināšana, viņa sākās ar bērniņa piedzimšanu, mazā bērna periodu, pusauģu vecumu, jauniešu vecumu un līdz briedumam. Un tad es atradu, ka tomēr mamma ir arī tajā vēl sava loma. Un kā es to redzu? Es to redzu, ka mammai ir ar cieņu, varu bez kautrēšanās teikt, jāiziet pretī šim laikam, ko var teikt arī kā novecošanu, bet arī šeit Dievs ir devis brīnišķīgu savu apsolījumu. Es jūs nesīšu arī līdz jūsu vecumdienām, un šis ir laiks, kas prasa daudz cieņas, daudz takta, iejūtības, smalkjūtības pret saviem bērniem, un tas, kā tu arī pret sevi šajā laikā izturies, tas ir vistiešākais bērnu audzināšanas veids, ko viņiem sasniedzot arī tādu pašu vecumu, viņi to varēs atcerēties, un lai Dievs dod, ka tas būtu par svētību. Jā, tiešām. Paldies tev par arī šīm domām un par šo citātu. Jā,
varu tikai piebilst, ka arī Dievs man devis to laimi auga ģimenē, kur arī vecāki tā izturējās pret mani, arī pusauģu gados. Un tas, kā es to biju piedzīvoju un kā vismaz es to atceros, ka bija kāds jautājums, jā, vai kāda izvēle, kas man priekšā, doties uz dzimšanas dienas svidībām vai nedoties konkrētā laikā, piemēram, piektdienas vakarā. Jā. Un mēs apsēdāmies, mēs šo izrunājām. Vecāki jautāja, ko tu par to domā? Es izteicu savu domu, kad es gribu. un tad vecāki izteica to savu. Arī parādīja, kāds ir Dieva vārdā, jā, ko Dievs par to saka un kā viņš mūs aicina. Un pēc tam viņi teica, mēs arī pasakam, kā mēs jutīsimies, ja tu izvēlēsies to vai to, bet tagad tas ir tavās rokās. Jā. Un es to atceros vienu spilgtu gadījumu, kur pēc šīs brīvības došanas, kad es piektdienas vakarā iebraucu sabatā, ne mājas svētbrīdī, bet esot dzimšanas dienā, kad mani atveda mājās, man pat atbrauc pakaļ. Un tad es apsēdos, un visi jau bija sākuši svētbrīdi, un bija dziesma kopīgā, un es sēdēju tajā dziesmā un raudāju, un tas uz visu mūžu man palika atmiņā, kā tas tiešām ir brīnišķīgs Dieva padoms, ko arī tu uzsvēri par šo uzticību. Bērniem, jau kad viņi aug lielāk, protams, jā. Tā kā jā, lai debes Tēvs mums katrai dod gudrību, tiešām ik uz soļa, kā arī vienā no citātiem bija teikts. Un paldies, Ilze, tiešām tev par atrasto laiku. Mēs ļoti priecājamies un pateicamies debes Tēvam. Un arī māmu, kura tu šobrīd mūs klausies, paldies arī tev, ka biji kopā ar mums visu šo laiku. Un mēs ticam, ka arī tu esi guvusi kādu mazu daļiņu šajā lielajā atbildē uz šo lielo jautājumu, kā būt par labiem vecākiem. Un noslēgumā arī rakstvieta no Salamana pamācībām 31.26. Viņa ver vaļā savu muti ar gudrību, un mīlīga pamācība ir uz viņas mēles. To novēlam tev, mammu, un arī pašas sev, lai mūsu lūpas var tiešām būt mīlīga pamācība pilnas. Lai tevi iepriecina arī šī dziesma, kas noslēgumā skanēs, un tiekamies jau nākamreiz. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāk palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, tā man nāk, kas ir debesis un zemi radījis. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, tā man nāk, kas ir debesis un zemi radījis. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes